Tātad fiziskais zelts ir, ka tu fiziski arī saņem to zelta stieni monētu rokās, un tu esi īpašnieks glabātājs, un tas zelts ir pie tevis. ETF elektroniskais zelts, tu pērc tā fonda akcijas daļas, kuram kaut kur stāv zelta krājumi, tur var būt liela stieņa, un tu nopērc mazu frakciju no tā zelta stieņa, un nekad tu to zeltu nedabūsi. Teiksim tā, lai cilvēkiem varbūt nemānītu, ka zelta ETFs, jā, viņš ir ar zelta nodrošinājumu aizmugurē, bet tev nepieder zelts, un tev viņš nekad nebūs. Attiecīgi, tu tikai spēlējies ar cipariem. Plusi mīnus vienam, jā, tātad ETFs tur ir gada apkalpošanas maksas, nav tā, ka tas ir bezmaksas, tāpēc tur ir jāskatās. Īstermiņā spekulēt, nekad nepērkat fizisko zeltu, un tas nav tam domāts, jo ražošana, tirgošana ir tomēr būtiska sastāvdaļa, tāpēc īstermiņa spekulantiem, teiksim tā, kad, tad ņemat ETFs, jā, bet tā doma fiziskam zeltam ir pavisam citā. Mīnusi, vienīgais mīnus ir, mēs tik apspriedām to glabāšanu, bet es teiktu, ka tas ir pluss, jo tu vari darīt, ko tu gribi, jebkurā valstī un jebkurā laikā pirkt, pārdot un tava brīva izvēle. Jā, šeit neliela filozofiskā atkāpe no manas puses, man domājot par šo lietu. Nāk prātā kaut kur lasīts un kā saka, atkal caur sevi izlaist tāds pārdomas par to, ka redzi, kā ir. Zelts dod brīvību. Manevru brīvību. Principā visos virzienos tu vari darboties pēc saviem ieskatiem. Un tad, protams, ir tie aizbildinājumi, kāpēc nedarīt. Un viena no lietām ir, vai nav droši, kaut kas notiks, kaut kas atgadīsies, un viss kaut kas runā par drošību. Un tas ir jāatcerās, tas ir pavisam vienkārši. Brīvība ir saistīta ar nedrošību. Tātad, ja tu gribi brīvību, rēķinies, ka tev nebūs drošība, tev nebūs silts krēsls, tev nebūs visādas sociālas garantijas, bet tu būsi brīvs. Tāpatās arī šeit. Tātad, ja tu gribi brīvību, rēķinies, ka tev būs kaut kas drošības pusē. Jāpārdomā, jāpārskata, jāpārplāno. Tādā veidā es gribētu to pagriezt.